Uzņēmums SIA Farmplant Latvija Latvijas tirgu darbojas no 1998. gada, jau ilgu laika periodu. Uzņēmuma galvenais mērķis ir kvalitatīvas produkcijas piegāde zemniekiem viņu sētā. Un tieši tā mēs arī strādājam. Pieņemam telefonu pasūtījumus, un pēc tam mūsu loģistikas speciālisti sakārto reisus, un barība un pārējā produkcija tiek piegādāta zemniekiem tieši viņu sētā, viņu izvēlētā produkcija. Esam centušies vienmēr strādāt tikai ar pārbaudītu produkciju, tikai ar kvalitatīvu produkciju, jo mūsu mērķis ir ilgtermiņa darbība, ilgtermiņa sadarbība ar mūsu klientiem, jo mums nav vajadzīgs vienas dienas bizness ar kaut ko lētu un nekvalitatīvu. Uzņēmums pieder šobrīd Igaunijas uzņēmumam Farmplant ST, kas ir mūsu mātes uzņēmums, bet iekļaujamies mēs Scandinavian Farmers uzņēmumu grupā, kas pieder Zviedrijas un Dānijas lauksaimniekiem DLG un Svenska Landmannen lauksaimniekiem. Pamatprodukti mums ir lobarības izejvielas, respektīvi tie ir apša rauši, tie ir sojas spraukumi un, protams, gatavā lobarības laucamajām govīm, arī cūkām, bet pamatā mēs vairāk strādājam tomēr ar slaucamo govju ganāmpulkiem. Šī barība tiek ražota Igaunijas mātes uzņēmumā rūpnīcā Vīlandē, bet pie produktu receptūras izstrādāšanas strādā labākie Dānijas speciālisti. Ko jaunu zemniekiem piedāvā uzņēmums Farmplant Latvija? Par cik ir aktīva skābarības sagatavošanas sezona, mums ir jaunums, ko mēs piedāvājam šogad zemniekiem pirmo gadu. Tā ir kombinētā plēvīte. Ja līdz šim bija pazīstama tehnoloģija, kad skābarību tranšejās liek pārsedzot vispirms ar vakumu plēvīti un pēc tam ar biezo plēvi, tad mēs piedāvājam zemniekiem vienkāršāku risinājumu. Jau rūpnīcā ir izstrādāts produkts, kur šī tranšeju plēve ir apvienota ar vakumu plēvīti. Tas viss ir vienā rullī, un vienā paņēmienā zemnieks to var uzsegt, nepārvietojoties divas reizes pa skābarības tvertni. Pēc tam notiek interesants process, ja viss ir izdarīts pareizi, tad šī skābarības tvertne piepūšās tā kā balons, un pēc pāris dienām ir atdalījusies vakuma plēvīte no biezās plēves, ir pārsegusi, pilnīgi noblīvējusi barību, ir izveidojis lielisku skābekļa barjeru, līdz ar to gaiss netiek klāt un ir noticis ieskāpšanas process un barība glabājas nebojājoties. Par cik Latvijā ir ļoti populāra bioloģiskā saimniekošana, no 1. jūlija Farmplant Latvija sāks piedāvāt minerālu barību un arī laizāmās bļodas ganībām, kas būs speciāli domāts bioloģiskajai saimniekošanai. Šie produkti būs ražoti Dānijā, Vitfos uzņēmumā. Ja jūs vēlaties saņemt Farmplant Latviju kvalitatīvo produkciju savā sētā, esat laipni gaidīti, zvanīt vai arī paviesoties mūsu mājaslapā, un produkti pie jums nokļūs nevēlāk kā 3 dienu laikā pēc pasūtījuma izdarīšanas.